22 sporta veidi un vairāk kā 6000 sportotāji. Tāda ir Latvijas sporta veterāņu jeb senioru savienības kopējā bilance. Savukārt tikko Bauskas novadā tika aizvadītas kārtējās pašvaldību 53. sporta spēļu fināla sacensības. Šajā gadā mēs Bauskā rīkojam vienlaicīgi dambreti, dartus, jeb šautriņu mešanu, svarastieņu spiešanu guļus un volejbolu kungiem 60+ vecuma grupā. Tas nozīmē, ka kaut kur ap 200–250 sporta veterāni no visas Latvijas pulcējās Bauskā. Tā tas notiekot jau vismaz 5 gadus, un tie esot Bauskai kā mazi svētki. Tāpēc Bauskas novada pašvaldību pasākumus atbalstot un telpas it par brīvu. Liels paldies arī savienībai. Leģendāra persona, es gribu teikt, tas ir Daumans Natnājs, jo bez viņa es neredzu pašreiz citu tik spēcīgu personību, kas varētu vadīt tik lielu kustību kā veterānu sports Latvijā. Volejbolā Madonas novads sīvā cīņā uzvarēja ilgadējos konkurentus Jelgavas novadu. Valentīnam viss mūžs pagājis spēlējot volejbolu, sācis to darīt 12 gadu vecumā. Eiropas un pasaules čempionāts notiek par gadu 55, 50, 60 pa gadiem. Un attiecīgi no tiem gadiem, kurus kāda vecuma sasniedzis, protams, ka mēs braucam uz mačiem, vai no mana mazā, bet komandas biedri bijuši, kas ir pasaules čempionātā, ir Eiropas čempionātā. Mūsu Latvijas komandas ar labiem panākumiem startē arī ārvalstīs, gan uzvaras Somijā bijušas, gan pagājušo vasaru rudenī. Mēs uzvarējām Nicā Eiropas spēlēs, pirms gada pasaules veterānu sporta spēlēs vinnējām, gan pludmales, gan zālē. Tagad es domāju, Latvija šīm 10–20 gadu, sākot no 50 gadiem līdz 70. vecuma grupā, Latvijā ir ļoti spēcīga. Nākošais gadu pasaules veterānu spēles notiek Jaunzēlandē. Jāzips cer turp aizbraukt. Visi zina, kas ir porziņas, bet kas ir Madaras Razma? Tāds ir jautājums. Šogad mums ir viens Latvijas šautriņu metējs Madaras Razma, kurš pa pasauli braukā. Viņš praktiski jau vairs Latvijā nestartē. Viņš ir pasaules reitingā uz doto mirkli 2. Jau pagājuši mēnesi palika 2. Lai cik tas dīvaini nebūtu, aiz Darījus Labanovskis lietuvieši. Tā kā pasaulē 2 Baltijas spēlētāji tagad ir pasaules reitingā 1. un 2. numurs. Savukārt dambretes sacensības tiesāja Jānis Štāls, un tajās piedalījās vecmeistari Antra Valnere, Jeļena Tkačenko, arī slānie Purviņš un Zālītis. Kopā 12 komandas un 55 dalībnieki. Powerliftings ar spiešanu guļus. Kaut kas salīdzinoši jauns un dalībnieki no visas Latvijas. Tā katram ir adrenalīns maksimālais, un dalībnieki šodien cīnās tā, ka varam teikt, šodien pussacensības jau beidzas apmēram, ja? Rezultāti ir tādi, kā Latvijas čempionāta, ne mazāk. Man pašam ir 6 bērni, ja, un tad mēģinu kā var, tā es arī eju uz zāli. Un šito nedēļu, kas bija Dānijā, notika pasaules čempionāts, un tur arī bija, šodien vajadzēja viņiem arī startēt, un viņi pasaules čempionātā. Viens dabūja 2. vietu, ja, Reinholds Dainis, svara kategorijā virs 120 kg, 60+ gados, un otrs bija tāds Alksnīts, kas virs 70, pēc 70 gadiem. Viņš arī dabūja 1. vietu, uzspiežot 202 kg. Fēliks teica, ir labi, ka jaunie sporto, un ir arī labi, ka mēs seniori neesam aizmirsti. Un arī mums ir dota iespēja, pateicoties Senioru savienībai. Mēs jūtam, ka šis sporta veids vajadzīgs ar vienu lielāku vecumu cilvēkiem. Un tāpēc mums nāk klāt svaru kategorijas. Šodien vienojamies, ka ir sievietēm paplašināsim, izrādās, ka ir sievietēm. Šis vīšs tikai sporta veids patīk, un tas mums gandarīja. Un galvenais jau ir tas, ka šīs sacensības sekmē nodarboties ikdienā ar šo svaru celšanu, kas ir pieejams patīs ikvienam cilvēkam un ikvienā vietā. Tā ir tikai jāgrib, bet tā ir veselība. Un tāpēc mēs esam gandarīti, bet tāda sporta veida ir visi, un viss mūsu ideja sporta spēļi ir tātad dot iespēju startēt sacensībās ar vien vecākiem gadu gājumiem. Šogad jau es teicu, mums ir 9-gadīgi startē, citam liekas tas tikai sapnis, bet mums cilvēki startē un uzrāda rezultāts un gandarīti, ka viņi joprojām var ne tikai paiet, bet arī sportot un darīt. Un 2018. gadā, Latvijas 100. gadā, mums būs Latvijas vispasaules latviešu spēles, kur mēs aicinām latviešus no visas pasaules satikties kopējā sacensībā, vietējie latvieši, ārzemju latvieši, vienoties, ka mēs esam vienota, spēcīga tauta pasaulē. Mēs esam 2,5 miljoni, bet mēs daudz ko varam. Un mēs to gribam izjust 18. gadā kopējās spēlēs, tiekoties likteņdārzā visiem,
atceroties mūsu likteni, bet domājot, kā iet uz priekšu visiem spēcīgiem un vienotiem.